Tu esi radio cilvēks. Jā. Es arī esmu radio cilvēks, un es esmu daudz gadus strādājis, nesaņemot atlīdzību vai saņemot neregulāri viņu savā laikā. Dubļos nesā ūdeņus vispārējo un streso par to, ka kāds kaut kur laikā nav atbraucis vai kaut kas ir noticis un risina pēdējā brīdī negula naktis, tāpēc, ka kaut kas var notikt tajā naktī, ja rīt jāiet rīta ēteru. Nē, nav vajadzīgs vēl viens Raimonds Pauls noteikti. Ir tāds standarta teiciens, nav formāts. Formāts ir tas, kas notur klausītāju. Un noturēts klausītājs ir reitings, un reitings tā ir peļņa. 3 vērtīgi padomi no radio, kā mūziķim strādāt ar radio. Cilvēks iešēt pīkstuļus. Gamma Akadēmija. Latvijas mūsdienu mūzikas podkāsts. Viss par būtisko nozarē. Sveicināti Gammas Akadēmijas podkāstā. Tas ir mūzikas nozares podkāsts ar mērķi runāt un risināt nozarē aktuālas lietas un runāt arī par to, varbūt par ko bieži vien nerunā, par neērtām lietām, un tāpēc, lai mēs kļūtu vienkārši labāk. Gammas Akadēmijas draugu un mediju partneri ir TVNet grupa un Skonto mediju grupa šī podkāsta. Un šodien mums ir arī viesi 2 nozares profesionāļi, haizīvis, katrs savā pusē. Profesionāli un daudz Latvijā atpazīstama mūziķa menedžera Santa Kola. Čau, Santa! Čau, čau! Un kolēģis no Eiropas radiostacijas Toms Barons Lūķis. Čau, Tom! Čau, sveicins arī visiem, kas mūs klausās un dzird, prieks būt tik labā kompānijā šodien. Forši, ka mēs beidzot tiekamies ne tikai caur e-pastiem, bet arī dzīvē ar Tomu. Vispār, beidzot, es arī varēšu tev pasākumos sveicināt, jā, nevis tikai tā. Tikai miektarāts. Jā, tikai, varbūt pamanīju, varbūt nepamanīju, labi, kaut kā tā, jā. Bet šodien mēs parunāsim par to, ar ko abas puses, respektīvi gan mūziķi un mūziķu menedžments saskaras ikdienā, tieši ar komunikāciju ar radiostacijām, ar radio DJiem, programmu direktoriem, redaktoriem mūzikas, un arī no otras puses paskatīsimies, kā tad radio redz šo mūziķu komunikāciju Latvijā, cik tā ir labā līmenī, kas ir jāuzlabo, kur ir varbūt kaut kādi mīnusi, bet tieši otrādāk varbūt mēs esam tik labi satrenēti visi, ka vispār nav problēma, un tāpēc es laikam, Santa, gribētu sākt ar tevi vispirms. Kāds ir tas tavs kopējais novērojums? Cik viegls vispār ir mūziķa ceļš līdz radiostacijas rotācijai Latvijā? Nu, es teiktu, droši vien, ka kā kura mūziķa. Tad, kad es sāku darboties, tad visus kontaktus meklēju pati, jo man nekādas pieredzes mūzikas menedžmentā nebija. Un pirmais mūziķis, ko es sadarbojos, es nesaukšu vārdā, bet viņš nebija varbūt brīdī tāds populārākais mūziķis radiostacijās, un man tā cīņa bija diezgan grūta, ņemot vērā tās abas puses. Kad es zināju tos kontaktus īsti un meklēju ceļu, rakstīju uz kaut kādiem infokontaktiem radiostacijās, ar pazīstamiem meklēju, un man neviens nezināja, un tad man nācās stādīties priekšā, ko es pārstāvu, un tur, diemžēl, bija tā aizķeršanās brīžiem, ka es vispār atbildes nesaņēmu. Tā kā mans ceļš sākotnēji bija diezgan grūts. Vēlāk jau, kad es sāku sadarboties arī citiem mūziķiem, un es jau biju ieguvusi tos kontaktus, tad jau tas bija vieglāk, kad es arī saņēmu kādas atbildes. Ja kādu nevēlējās ņemt uz intervijām vai rotācijās, tad es jau biju iepazinusies ar radio pārstāvjiem, un man tik godīgi pateikts arī, kāpēc šo cilvēku nē. Ko visbiežāk minēja, kā iemeslu, kāpēc nē? Bija jaunie tādi, kur teica, piemēram, konkrētās radiostacijās, ka jāiet uz kaut kādu jaunā mūziķu topiem vai intervijām, jāmēģina tur iekļūt, un kā kuru reizi bija, protams, tas ir tāds standarta teiciens, nav formāts, arī tādas bieži vien saņēma. Bet tas nav melos biežos gadījumos. Es ticu, jā, vienkārši mums jau tāds reizēm tāds slavavārds mūsu pusē, ka, nav formāts, skaidrs. Tas liekas, ka tas nav formāts, iekļauj visu, lai gan tu pats varbūt īsti pat nesaproti, kas nav, bet, skaidrs. Un, jā, tad, kad jau ar tādiem mūziķiem es sāku sadarboties, kas jau diezgan aktīvi skan radio rotācijās, tad es teikšu, ka man tā komunikācija šobrīd, man liekas, visām radiostacijām diezgan forša un ļoti ātri, ļoti viegli, jau visi pazīstam. Ja kāds arī nomainās darbinieks otrā pusē, tad ātri nākamie kontakti un, jā. Vai arī tie mūziķi, kas ir pieredzējuši, varētu teikt, ka saskarās tomēr ik pa laikam arī ar kaut kādu pretestību no radio puses, kā ir ar tiem, kas jau ir pieredzējuši? Jā, man tādas pieredzes nav. Īsti, es domāju, ka man paveicies varbūt ar mūziķiem, kuri paši varbūt nav sašmucējušies kaut kur vai sastrīdējušies. Es pieļauju, varbūt arī tādas situācijas. Vai arī tie mūziķi, kur ir formātā. Kur ir varbūt mani tie, kas ir formātā, jā. Bet nē, man nekad nav bijusi situācija, ka man būtu diezgan tā pateikts, ka šo mēs nekādā gadījumā. Nē. Tom, kā tu īsti ir no radio puses, kāpēc visbiežāk, vai ne visbiežāk, tas nebūtu korekti tā teikt, kāpēc un kuros gadījumos atbilde būs visticamāk
visticamāk, ka vai nav formātā, vai ka varbūt citreiz, kā ir jūsu galā? Zin kā, šitā tēma patiesībā viņa ir ārkārtīgi gara diskutējuma. Mums ir laiks. Jā, tas ir labi, jā, bet tā pirmā lieta, protams, ir mūziķi, teiksim, tādi kā Santai, kuri tiešām ir daudz gadu garumā ar darbu pierādījuši sevi, kuri zina varbūt tās konkrētās vadlīnijas katrai stacijai, jo tiešām stacijās formāti atšķirās. Bet, ja mēs runājam no tādiem pašiem pirmsākumiem mūziķiem, kā tad viņam izsisties līdz tā radiostacijai, tie, kas varbūt sākumā menedžē sevi paši, pirmais, ko mēs, teiksim, darām savā galā, ir ārkārtīgi svarīgi tavs pirmais vēstījums par tevi ir tavs e-pasts. Un ja tas e-pasts ir čau, es esmu Kaspars, reku dziesma, spēlēsiet. Noteikti, Kaspar, tik līdz mēs iepazīsimies normālos apstākļos. Un tas man šeit ir pirmais, jo skaidrs, ka ir radiostacijas, kuras ļauj arī, teiksim, jauniem mūziķiem nākt un prezentēt gabals, teiksim, tā, kas ir mūsu gadījumā, mēs tiešām esam atvēlējuši tam raidījumu, kur katrs var atnākt noprezentēt, bet formāts katrai stacijai, viņš uzliek to savu plānu, un pie tam mūsdienās man šķiet gan pops, gan roks, gan hip-hops, viņš var atrast veidu, kā skanēt, lai viņš būtu radiodraudzīgs. Un, ja tu neesi veicis to mājas darbu, priekšspēti, un tagad savu pirmo ilūziju gribi atskaņot, tad tas ir tā atbilde. Sorry, nav formāts. Bet jebkurā gadījumā, ja tu esi iemācījies smuki paprasīt, mēs uzaicinām un iedodam šo savu ieteikumu nākotnē. Kaut kā tā. Kāda ir tā visbiežākā, varbūt, atbilde labākā, ko mūziķim atbildēt? Šis varbūt būtu tāds labs padoms arī radiostacijām, no tevis kā no radioeksperta. Kā atbildēt mūziķim, lai viņu neaizvainot par to, ka, labi, viens ir, tu neesi formātā, ja, bet kādas varbūt ir vēl labas lietas, ko radiostacijām vajadzētu ņemt vērā atbildot mūziķim? Te ir atkal divas lietas. Reizēm varbūt, ko radiostacija izdara kļūdu, ņemot vērā, ka mēs neapzināmies, vai cilvēks otrā galā saprot humoru. Spilgs piemērs ir mums tika atsūtīts, jauns artists ir atsūtījis. Skaidrs, ka e-pastu, uz kuru pat īsti tev negribas atbildēt, viņš ir pievienojis tur YouTube linku, Spotify linku, bet dziesma mums nav atsūtīta, kā, teiksim, tur MP3 vai WAV formātā. Un mēs atbildam, protams, ar lielāko prieku, tik līdz dziesma iznāks. Protams, tad ir dusmīgi e-pasta pretīm. Bet ir bieži gadījumi, ja mums tiešām ir e-pasts, kurš ir tiešām uzrakstīts nevīžīgi, un kur tu vari saskatīt cauri, ka cilvēks vairāk tiecās nevis pēc tā, lai viņa talants būtu novērtāts, bet pēc slavas, mēs nerad neatbildam. Bet uz katru e-pastu, kurš ir tiešām cilvēks ir ieguldījis, sūta, ja nebūs komats vai garumzīme, bet viņš ir ieguldījis domu, mēs atbildēsim. Es pieļauju, teiksim, mūsu gadījumā, smagais metāls būtu tas, kurā mēs sakam, hei, visi ir forši vēlam talantus, lai izdodas, bet mēs nevaram šo tā kā spēlēt mūsu radiostacijā, jo skaidrs, ka katrai radiostacijai formāts ir tas, kas notur klausītāju. Un noturēts klausītājs ir reitings, un reitings tā ir peļņa, kas mūsu gadījumā ir bizness. Kaut kā tā tas darbojās. Santai, tu savējiem arī, kas tev tādi varbūt jaunāki, zaļāki mūziķi atnāk, bet ar ko tu vispār sāc viņiem saistībā tieši, ka tu viņiem pamāci, pastāst, kā radio komunicēt, kas ir tas, ko tu dod kā savu pienesumu, ko tu iemāci viņiem pašā sākumā? Tādi tips un triks. Jā, par šo jautājumu atkāpjoties arī bija šī to, ko Toms teica, es pilnīgi piekrītu visam, ko viņš saka, jo es arī ieturu sākumā tādu diezgan cieņpilnu attieksmi par cilvēkiem, ko es vēl nepazīstu. Un arī jebkuras situācijas es vienmēr cenšos risināt diezgan diplomātiski un pieklājīgi, lai man pēc tam pašai nav kauns kaut kādās situācijās. Un tāpēc es ļoti arī sākumā, tad, kad es pašā sākumā sāku rakstīt visiem radio, pirmkārt, es izvērtēju, kāds ir radio formāts. Man liekas, tas ļoti svarīgi nevis vienkārši atrast visus radio kontaktus, un to es arī mūziķiem saku, un sūtīt vienkārši visiem pēc kārtas, bet paskaties, ko tas radio spēlē. Un vai tiešām tu uzskati, ka tā tava mūzika ir atbilstoša tiešām kaut kādam rokam vai jebkam, nevis vienkārši sūtīt visiem pēc kārtas, un tā, ka tajā otrā pusē cilvēks skatās un nesaprot, kāpēc šī dziesma vispār tur nonākusi. Jo tas, man liekas, liecina, ka cilvēks vispār nav veicis izpēti. Viņš vienkārši grib kaut kur
skanēt. Bet, Mēs savā galā mums bija viens salīdzinājums, ko mums teica programma direktors, ka, lai tas mūziķis, kurš ir atsūtījis dziesmu, tagad iztēlojās, ja viņam skan tur kaut kāds radiostacijās, kur viņš sūta, kurā skan miksēti gan ārzemju gabali, gan latviešu, tad iedomājieties, skan Red Hot Chili Peppers, pa vidu ir tagad tava dziesma, un pēc tam būs prāta vētra ar kādu gabalu. Vai tiešām šis gabals tur iedarēsies? Tas, kā es nezinu, būtu televīzijā multeņu kanāls, tu taču nesūtīsi savu kādu tur filmu, jo, tu zini, ka tas multeņu kanāls, ja tev atnāks tagad filmu, cilvēks nav paskatījies, kāpēc viņš tev sūta. Un otrs arī par tiem e-pastiem, kā tas noformulēts. Jā, man tas ir ļoti svarīgi, kā arī man raksta e-pastus, un, protams, vēlāk, ka mēs jau esam pazīstami, un mēs varam WhatsAppā, voice message'iem, vienalga, kā mēs varam sazināties, bet pirmajā brīdī es arī saņemu e-pastus ar kaut kādiem piedāvājumiem, un man arī uzrunā sadarbībā, man tieši tas pats, man ir ļoti svarīgi, kāds uzrakstīts. Man nevajag, lai man sauc obligāti uz jūs vai kaut kā, bet, kad tiešām redz, ka tas cilvēks ir pievērsts uzmanību, ko es domāšu, kāpēc viņš tieši mani uzrunā par kaut kādām lietām, un tas jau tas pats arī ir radio. Vēl bez e-pastiem. Tas ir tāds pirmais punkts, kam mēs pārveļamies, kā mūziķi pārveļas pāri, lai līdz radiostacijai tiktu. Tajā brīdī jau, kad viņi ir tikuši līdz tā kaut kādai atbildēt, kas ir tās visbiežākās kļūdas, ko mūziķi mēdz pieļaut tādā komunikācijā un vispār darbā sadarbībā ar radio, ko tu esi novērojis? Ja viņš ir ticis līdz tam, ka viņam ir iespēja nākt un noprezentēt savu dziesmu, trakākā kļūda, ko viņš var izdarīt, mazāk trakākā, ir neatnākt uz interviju. Arī tā notiek, ja? Jā, un otra trakākā ir tā, ka neatnākt otro reizi. Un man ir spilgts piemērs, ko man savulaik teica Normans Rutuls, tas vēl bija Capital FM laikos, un bija viens mūziķis, kurš neatnāca uz interviju. Bet nepabrīdināja arī, ja vienkārši nejūtas? Viņš pabrīdināja, es jau biju, man bija 3 stundu rīt ēteri, un es esmu 2 stundas stāstījis, ka viņš būs, un 3. stundā viņa nav. Tātad es esmu, tajā laikā mums šeit kāds 80,000 klausītājs vienkārši pievīlis. Un Normans Rutuls man deva ļoti tādu spilgtu padomu. Es viņam prasīju, kā jūs rīkojaties SVH, ja viņš neatnāk? Kā ar to mūziķi, ko man viņam teikt? Un viņš man pateica, ja jūs liksiet šeit pīkstuļus. Es domāju, gan jau uzliks. Tas ir vienkārši spilgts piemērs, lai es saprastu. Bet es nezinu, man šķiet, ka nav jau tā traku kļūdu, jo, ja tu esi jauns mūziķis un tev ir bijusi iespēja atnākt uz interviju, skaidrs, ka mēs nevaram gaidīt, ka viņš tagad spēs publikas priekšā iestādzot mikrofonu, runāt tā, kā, teiksim, runā Andrejeva vai jebkurš lielais ārtists. Ir tādi wonderkindi, kur iestāds mikrofonu, viņš runā jau no pirmās dienas. Tāpēc es domāju, galvenais ir spēt mācīties no katras reizes. Jā, jo tāpatās arī A-klases mūziķu vidū ir mūziķi, kur līdz šim, kur ir introverti. Viņš tur nevar atvērties, teiksim, kā Inters Busuls, kurš stāstīs par vecmāmiņu, kaut gan viņš atnāc par dziesmu stāstīt un visi priecāsies. Kaut kā tā. Vai visiem ir jābūt Interiem Busuļiem? Vai tā ir veiksmīga atslēga uz to, ka tev dziesmu spēlēs radio? Gan šodien, ka nē, bet... Nē, nav vajadzīgs vēl viens Raimonds Pauls noteikti, jo tava vizītkarte ir tava dziesma. Bet jebkurā gadījumā spēja izteikties paplašinātā teikumā kaut nedaudz, tiek novērtēta. Un tieši tādēļ es jau nesaku nāc šodien uz interviju, nāc rīt, parīt, aizparīt, tu taču vari sagatavoties. Un, ja nepieciešams, taču var atsūtīt jautājumus. Es tieši domāju, ka manuprāt, ka tas, ko es arī saku maniem tādiem mūziķiem, kas jau tiešām 20 gadus jau darbojās, tiem tas nav jāsaka, viņi paši zina, ko viņi runā un kāpēc viņi runā. Bet tādiem jaunākiem vienmēr, man liekas, ka ja viņš arī ir nobijies par to, ko viņam jautās, galvenais ir saprast, par ko vispār tā dziesma ir. Tas vēstījums, kāpēc tu vispār tur esi, kāpēc to dziesmu tu esi sarakstījis, vai kāpēc tu viņu dziedi, ja tu pats neesi viņu sarakstījis. Man liekas, tas ir svarīgi. Ja uz to nevar atbildēt, tad ir ļoti slikti. Jo pēdējā laikā, negluži tā ļoti izteikti, bet tik pa laikam ir bijuši arī teikumi, ka par ko ir dziesma, es ļauju klausītājiem izdomāt. Priekš radio tas ir tāds, labi, tad, lai klausīties pats izdomā. Tad radio DJs ir spiests izvilkt kaut kādā veidā to sarunu. Jā, līdz ar to, vai tas ir vai tā ir tāda jaunā tendence, ka varbūt neko nenokomentēt labāk, un labāk tā būs drošāk, vai tiešām vienkārši tā arī ir, ka dziesma ir paredzēta auditorijai, lai viņi paši domā. Varbūt kāds tā sarakstīs, es nezinu, bet es pieņemsim, es vienmēr prasu mūziķiem, vai viņš ir jauns vai darbojās jau ilgi, lai viņš, piemēram, uzraksta man
to vēstījumu par dziesmu. Kaut vai viņš pats viņu nav sarakstījis, bet viņš taču saprot, kāpēc viņš to dziesmu izvēlējies un kā ar viņu rezonē tie dziesmas vārdi. Viņam vajadzētu zināt, par ko kā viņš asociē to dziesmu ar ko. Un es vienmēr lūdzu, lai viņi man paši izstāsta priekš preses relīzes to saviem vārdiem, citātam. Un tad es viņu vienkārši apdeitoju, apstrādāju un tā, bet un tad jau liekas, ka ejot uz to interviju, taču sūta preses relīzi radiostacijām, nu tad, ja viņš pats man ir iedevis to savu vēstījumu par to dziesmu, nu viņam vajadzētu atbildēt uz jautājumiem. Tas jau tās treniņš pirms tam, tad es saku, es aizsūtīju relīzi, un tur ir iekšā tas, ko tu man teici, tikai varbūt nedaudz, uzpucēts, formālāk, jā, lai izskatās vienkārši smukāk. Principā, un tad it kā man diezgan droši, ka liekas, ka tas cilvēks, man nav bijis laikam tā, ka viņš sāk pilnīgi kaut ko citu stāstīt. Tā nav bijis. Bet es atminējos vienu, starp citu arī svarīgs fakts viens ir, ja cilvēks ir introverts, bet arī radio DJiem ir jāspēj, maksimāli dot iespēju cilvēkam atvērties. Un mums ir vairāk spilgt piemērs, vienkārši man patiešām prātā es atceros no savu vienu ēteru, mums nāca ciemos arī jauna grupa Bukte tagad ir tāda, kas es pieļauju, ka viņi būs nišīgi, bet firmīgi tāda forša. Un Džeki nāca arī pirmo reizi tādu nobijušies. Mēs tagad ejam ēteru studijā, es viņam saku, Džeki, pirmo reizi pie mums. Viņš saka, jā. Tagad iedomājamies, ka mēs esam iznākuši no striptīzes kluba, esam rītīgi sadzērušies aliņu, un tagad mēs esam veci čomi un mēs pļāpāsim. Un hops, tu noķer ar Džekiem. Labi, tas bija konkrētā situācijā, konkrēts piemērs, jo es jūtu, ka es ar viņiem varu atļauties tā runāt. Džeki atvērās, mums bija fantastiski intervija ar smiešanos, ar jokiem, tā kā tas arī savā ziņā ir ētera personības pienākums spēt atrast ceļu pie tā, kas ir atnācis ciemos. Jā, tāpēc arī tās sarunas pirms tam aizkadrā mēs it kā dažreiz sev varbūt pastupējam, ka negribās visu izrunāt, bet tām patiesībā ļoti liela nozīme un arī varbūt mūziķim kādreiz liekas, ko tu viņi tur tagad man prasa, kā man iet, bet mums tiešām interesē, kā tu iet. Tas nav tā, ka mēs tev vienkārši uzprasam, lai pavilktu laiku un tā tālāk, bet mēs gribam saprast, kas mums pretī stāv un kas tur notiek. Šīs ir tādas komunikācijas lietas, kuras noteikti ar pieredzi. Viņas nāk ar pieredzi, viņas nāk ar treniņiem un mūziķi viņas, kāds tu esi pēc dabas, bet tu viņas ar kaut kādu laiku uztrenē. Kas tom ir no tehniskās puses, ko tu esi pamanījis, varbūt, kas arī nav mazāk svarīgi, kādai tai dziesmai ir jānonāk, lai radio vispār nebūtu problēma. Es uzreiz, kā viņu paņem, es uzreiz viņu lieku iekšā un mēs interviju klausamies. Ko tu esi pamanījis? Kur klibo? Kas klibo? Ir grūti pat, ir lietas, kas klibo, bet man šķiet mūsdienu šajā digitālajā laikmatā mums ir ārkārtīgi liels priekšvēstnesis, kas ir digitālās platformas sākot ar Spotifyiem, kur jau sabiedrība ir izdarījusi izvēli. Mūsu gadījumā mēs atgriežamies šeit pie formāta jautājuma. Kas skaidrs, ka ir stācijas, kurš kaut vai vienreiz tev ļauj šo dziesmu noprezentēt, bet par tehniskajām lietām šis nav stāsts pie manis, bet es tieši nākot šurp, es parunāju gan ar programmu direktoru, parunāju ar kungiem, kas mums veica apstrādes. Tīri viedokli noskaidrot, jo es tiešām ikdienā par to neiedziļinos. Un tas, viņš man sauca pat, es šeit neminēšu lielu grupu apvienību vārdus, kas ir topos pirmajās vietās, un viņš man rādīja salīdzinājumu. Salīdzinājums bija ar Prāta vētras gabalu, kā labs piemērs, un liekot pretī, cik ļoti daudz nepabeigtu lietu dziesmās, kroplības, neapstrādāts, nenomāsterēts līdz galam, un tu tā ar neapbruņot acis, kā to nedzird, bija tev parāda piemēru, tu to jūt, un, protams, tas ir varbūt tādam ikdienas cilvēkam, tas neko nemaina, jo skaidrs, ka jebkura radiostacija uzliek apstrādi, bet, vienalga, ja es pasūtu franču karbonādi, tad es gribu viņu ar sieru un lai iekšā ar tomāts. Ja es gribu parasto, tad parasto, nevis otrātāk. Kaut kā tā, skaidrs, ka es domāju, ka pie jebkurām, arī tas ir tavs pirmais ēpasts un tālāk jau materiāls. Un ja viņš ir nekvalitatīvs, ar pārsitieniem, ar neapstrādātu, un krasi atšķirās no kopējās skanējuma, tad droši vien, ka darbiņš vēl nav pabeigts līdz galam. Santa, kā tev šķiet, vai tā ir neuzmanība, vai tās ir slinkums šajā gadījumā? Es klausos, ko Toms saka un domāju. Es domāju, ka no savu viedokļu, labi, visu to māsterēšanu, es kā menedžeris, man iedod gatavu gabalu. Patīk vai nepatīk? Labi, es tur varbūt sākumā redzu kaut kādas procesus, es biju studijās, kā reiz klāt, man bija interesanti, vai redzu pašu pirmo demo, un tad viņi iet tālāk, viņi apstrādā. Bet tad līdz manīm nonāk jau gala versija. Komerciālais, jā. Un es viņu tālāk, es viņu noklausos, protams, paklausos, pārbaudu, vai tur tiešām viss skan, vai viss ir kārtībā, vai tur ir balss, vai nav kaut kas cits atnācis. Pirms es sūtu tālāk, bet tālāk, jo tās tehniskās nianses, es domāju, ja manā pasaulē, ja viss skan un producents ir iedevis viņu tādu, kāds viņš ir iedevis studijas producents, tad es uzticos studijas producentam, un godīgi sakot, tas man ir tāds tagad interesants tāds jautājums, jo es pat nezinu, es paralēli domāju, kā es varētu saprast to, ka tur kaut kas nav, piemēram,
ja to nevar dzirdēt tā uzreiz, ka tur, nezinu, krakšķis, kur nav jābūt. Bet mēs varam paskatīties varbūt no otras šķautnes, teiksim, arī par to pašu gabalu. Skaidrs, ka katrs, ja tas ir mūsu pirmais gabals, mums nav producents, mums visticamāk ir ierobežot līdzekļi, mums nav bagāti vecāki. Skaidrs, mēs varam runāt, varbūt neaiziet 3 weekends uz vecrīgu, iedzert piekrāja naudiņu, ir daudz šobrīd opcijas, ko tu vari izdarīt un uztaisīt kvalitatīvu, bet arī detaļas mūd ir spilgts piemērs ar, es aizmiršu, kā saucās dziesmu, Nomaina rīķes, nemaldos. Viņi paņēma kaut elementāru, nevis tikai šo elektronisko skanējumu, kurš ir radīts datorizēti, bet viņi paņēma ieliek giču iekšā elektrisko. Un tas gabals kļūst dzīvīgāk. Man pat tagad zosāt uzsurējuši arī tīgi. Un šīs ir tās nianses piedāvāt pie skanējuma. Tas ir bočka sausma, visādi elementi, kas to gabalu padara dzīvu, ne tikai radio-friendly, bet tas ir, ko mēs saucam par hitiem mūsdienās. Viss šīs detaļas, un, protams, ja tev nav pieredzes, varbūt tev ir jāiziet šis ceļš, līdz tu atduries pie tā, redz kā vajag, bet, come on, nav no kā paņemt piemēru, tev nav jāzog. Paskaties, kā dara, un vienkārši dara identiski, tikai savā stilā. Es domāju, ka mūziķi var savā starpā, viņi jau neatteiktu to kaut kādu palīdzību, tīpaši jaunajiem, ka, hei, es nesaprotu, kā to darīt, vai tu vari man pateikt, man liekas, ka, tā vismaz Latvijas mūziķu tāda zupa ir parādījusi, ka viņi ir vismaz tādi diezgan atsaucīgi savā starpā, bet kāda ir tā realitāte, varbūt ir citādāk tomēr. Man liekas, man šķiet, ka man nemaz tāds, laikam, tāds super jaunais tāds, ka es vispār neko līdz tam nav darījis, laikam nav bijis. Visi jau ir bijuši tādi, kas kaut kur jau, un es domāju, man šķiet, ka man lielākā daļa noteikti gājuši arī ar dzīviem instrumentiem studijām, visi iespēlējuši. Vismaz liela daļa, tā kā Aijai, jo mums Aijai un Dreivē tikko vispār bija orķestris, tur vispār bija veseli. Jā, bet stāsts par to, ka jebkuram galvam ir jābūt stāsta attīstībai. Tāpat tās kā jebkura grāmata, ko mēs lasām, ka tas tāds pliks elektronisks, viņš var aiziet. Protams, ir daudz piemēru, kas tā darbojās, bet skaidrs, kad gribās jau to, lai viņš ir ar Skype, kā mēs sakam, ar tādu fonētisku orgasmu. Kad tu klausies, un tu jūti, rekur drops aizgāja, rekur tas, tā, lai, un arī tekstuāli, un arī bija viens labs piemērs, nevienmēr tev vajag sūtīt savu pirmo skici, izlaid savu filtru, kas ir tavi vecāki, tavi draugi, un es neminēšu grupu, viņi bija uzrakstījuši 5 dziesmas. Viņi izlaida caur filtru ne tikai caur draugiem, viņiem bija iespēja tikt pie lieliem mūziķiem, un viņi pēc filtra palaida tā kā izfiltrēto dziesmu, kuru viņi savā galā kā grupa bija domājuši, šitais neaizies, un viņiem tā dziesma aizgāja. Tā kā, tas pirmais nevienmēr ir tas, ar ko tev vajag šaut. Mēs daudz arī līdz šim esam runājuši tieši, ko varbūt mūziķi dara ne līdz galam pareizi, pie kā būtu jāpiestrādā, bet vislabāk droši vien mums visiem šeit varētu Santa spriest par to, kas ir radiostacijām jādara labāk, kur jābūt varbūt pielaidīgākiem, kur jāpanāk varbūt mazliet pretī. Ne jau, protams, tur saucot tagad vārdos, kurš tur kādreiz kaut ko ir izdarījis. Taču to prātīgi lūk, ja? Jā, bet tā kopumā, ko tu esi tā, varbūt arī tādā komunikācijas varbūt ziņā novērojusi, vai varbūt tiešām mēs Latvijā visas radiostacijas tā esam foršas. Divas točinu, vai ne? Ar mums nav problēma vispār, absolūti nekādu. Man šķiet, ka man nav problēma. Man šobrīd tiešām šķiet, ka man nav problēma. Es arī domāju par pašu prasīšos WhatsAppā mūsu sarakstu. Mums taču jā? Izlietojas mēsīšas. Kļūdainos, kas nebija domāta tev, bet nejauši nonāca līdz tevīm partēm. Bet tas pats sākums, es nedomāju, es nevarētu teikt, kaut kas bija nepareizi no radiostacijas puses. Arī, kad es pašā sākumā tos e-pastus rakstīju, es sapratu, ka es tos cilvēkus nepazīstu, cilvēki nepazīst mani. Man varbūt nav tas pieprasītākais mūziķis tajā brīdī, un arī nebija tā, ka es aizsūtīju un cerēju, ka man uzreiz visi zvanīs atpakaļ un teiks, cik viņi priecīgi, ka viņi saņēmuši man e-pastu. Un tad beidzot atsūtīja, jā, mēs jau sen gaidījām. Es rēķinājos, ka tās atbildes nebūs, un es nebiju apvainojusies, ka viņas nebija. Es domāju, vai man vēl rakstīt vēlreiz, pārjautāt, vai dolīdāk nerakstīt, un tad nākamreiz rakstīt, kaut kas atkal būs, un tā pamazām. Es tā ļoti saprotoši, man liekas, tam visam piegāju, un tagad man pat nenāk prātā, man liekas, arī ar jums komunicēt, mums ļoti ātri komunikācija. Tāpēc, ja mēs šeit esam. Bet arī ar visām citām radiostacijām es nevarētu teikt, ka man liekas, vairāk varbūt tas ir bijis tiešām konkrēti kaut kādu varbūt mūziķi, ka es jūtu, ka varbūt vienā vietā īsti labi nav formāts. Tad es citā vietā arī īsti nav kaut kāda atbilde. Tad saprotu to, ka tā problēma ir droši vien, ka tur. Un ir jādomā, vai tad runāt ar to mūziķi par to, ka izskatās, ka ir kaut kāda problēma tieši šajā vai tajā žanrā,
vai tajā mūzikā, ko taisi, vai tu pats kaut ko esi kādreiz varbūt izdarījis neforšu kaut kur tādu, ka tevi īsti kaut kur negrib. Nu, tā kā vienmēr saprast to situāciju no abām pusēm, bet man laikam nav neviena tāda piemēra vai stāsta vai jebkādu radiostaciju. Tas tā ir labā ziņa. Nākamajā gadā mēs varam pamēģināt. Jā, mēs varam laiku nākamgad. Pēc gada mums ir parunā. Neviens man vairs neatbild. Bet varbūt arī šo podcastu iespējams klausīsies un skatīsies kāds, kurš ir jaunais mūziķu menedžeris vai gribētu par tādu kļūt. Tev ar savu pieredzi līdz šim varbūt ir kaut kādi tādi svarīgākie ieteikumi, kas būtu jāņem vērā. Tieši ņemot, protams, arī sadarbību ar radio kontekstā, bet vispār kopumā, kā mūziķu menedžmentam sakarīgi darboties šajā nozarē? Es biju pie Samanta Tīna, manuprāt, kultūras koledžā, laikam, vada menedžmenta kursu. Un es gāju pie tiem jaunajiem mūzikas menedžeriem, kas, manuprāt, pirmajā kursā arī stāstīja par menedžmentu. Un tur es viņiem teicu, un pēc tam es arī pat domāju, ka tas, laikam, arī joprojām mans tāds labākais ieteikums veidot kontaktus, negaidīt, ka viss būs uzreiz. Nu tā, tagad es būšu jaunais menedžers, tagad visi ceļi vaļā, jā, tur sūtīšu Facebookā YouTube dziesmas. Un paņemšu 30%. Jā. Bet pirmais jau iet kaut kur praksēs, vispār paskatīties, kāds ir tas mūzikas menedžmenta darbs. Viņš nav visu laiku sēdēt šeit podkāstā, sapucēties un iet tikai skaisti parunāties. Tas ir ļoti daudz arī esi backstage'os un ir sevišķi kaut kādos festivālos, tur dubļos nesā ūdeņus visu pārējo un streso par to, ka kāds kaut kur laikā nav atbraucis vai kaut kas ir noticis un risina pēdējā brīdī negula naktis, tāpēc, ka kaut kas var notikt tajā naktī, ja rīt jāiet rīta ēteru un tāpat katru reizi, ka man mūziķi jebkurš, vienalga viņš darbojās 10 gadu vai viņš ir nesen sācis, tā ka viņi iet uz radiostacijām, es nekad no rīta neguļu, es vienmēr esmu augšā, ja es ir nebraucis līdz, bet, kad es zinu, ka kaut kas var notikt, kāds var kavēties un es būšu tā, kam būs, es arī gribu būt tas cilvēks, man bija tā, ka es esmu ārzemēs, piemēram, un man mūziķis saka, ka mēs pat tiešo sazināsimies. Tad, labi, tie, kas arī jau sen jūs pazīst, tas ir savādāk, ja es zinu, ka tieši uzvanīs un pateiks, kaut kur sastrēgumā sēž kavējās. Bet tādi jaunie, kas varbūt nekad nav komunicējuši vēl, kuriem nav kontaktu tiešo, es nekad nedodu tiešo, es vienmēr saku, es būšu augšā vienā, kurā pasaules malā es esmu, atrakst man, ka tu esi klāt vai kaut kas kavējās, es pats sazināšos, izkontrolēt to procesu. Un, jā, atkāpjoties, ka, respektīvi, tas darbs nav tāds, kā daudziem varbūt liekas tam jaunajiem, ka viņi teikt būs uzreiz superproducenti, pat nevis menedžeri, bet tagad ies un komandēs visus un darīs, kā viņi gribēs. Un dzīvojoties pa tiem festivāliem un pa visiem iepazīties ar cilvēkiem. Veidot tos kontaktus un tādā veidā jau var nonākt līdz radiostacijām, caur iepazīstoties pamazām. Un, jā, tas man tas galvenais, laikam, tāds ieteikums pamazām iepazīties, saprast, tad izzināt formātus radiostacijām. Iemācīties, kā ar kuru komunicēt cilvēku, kam rakstīt. Man šķiet, ka jebkas, ko mēs šodien jau esam runājuši, tas viss, katrs ķēdes posms veido nākamo. Un pirmām kārtām jau tam procentam ir dziļi sirdī jāsaprot. Es domāju, tāpat kā tu esi radio cilvēks. Jā. Es arī esmu radio cilvēks, un es esmu daudz gadus strādājis, nesaņemot atlīdzību vai saņemot neregulāri viņu savā laikā. Tāpēc, kad es dievināju šo darbu. Un tas pats arī man šeit attiecās tiem, kas lūko pēc tavām karjeras kāpnēm. Tur ir identiski. Neviens savu sākumā neko nedos uz paplātes. Un tev ir jāzina gan mūzikas niša, tev ir jāzina industrija, tev ir jāzina formāti. Un ja tu esi paņēmis šo ārtistu, tad acīm redzot, tev ir jāzina tas ceļš, uz kurien jūs kopīgi esat nolēmuši iet un kāds ir tās trepas. Protams. Lai uztaisītu tādu kopsavilkumu špikeri, varbūt gan no vienas puses, gan no otras puses, tomēr 3 vērtīgi padomi no radio. Kā mūziķim strādāt ar radio? Es domāju... 3 galvenie padomi. No visiem tik daudz, cik mēs varētu iedot, bet 3 tādi galvenie. Tātad pirmais padoms – izpētīt. Tas ir pirmais. Otrs – likt lietā zināšanas komunicējot. Un tas ir no visām pusēm, sākot ar runas manieri, uzrunas formu. Un trešais – skatīties pirmo un otro punktu. Santa, tavā virzienā tas pats tikai otrādāk. Ja? 3 vērtīgi padomi, kā radiostacija strādāt ar mūziku. Kas ir tas, ko tu gribētu ieteikt mums ar Tomu, piemēram?
Tā kā es teicu, ka man nav problēma. Tā turpiniet. Ņemiet piemēru no manis. Turpiniet, es tagad domāju, vai viņas radīt. Bet īstenībā konflikts arī ir ceļš uz iepazīšanos. Jā. Skatoties, cik grandios. Bet, man šķiet, ka bija ļoti vērtīgi tas, ko Toms sākumā teica. Man ļoti patika, ka, ja būs uzrakstīts forši, uzrunājoši un pieklājīgi ēpasts, tad vienmēr tiks sniegt atbildi. Jā vai nē. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, un tas arī ieteikums. Tiešām, es pilnībā saprotu, ja kāds tiešām tur atsūta kaut ko tur bez sveicināšanās un vienkārši kaut ko tagad spēlējiet man dziesmu, tad es droši vien arī izvēlētos neatbildēt uz tādu ēpastu, jo tā ir tomēr kaut kāda cieņa apusēja, un ja necienu jūs, tad kāpēc būtu pienākums atbildēt. Bet tiešām, ja cilvēks tur ir centies un viss sagatavojas, un varbūt vēl īsti pat nesaprot, kā tas ir jādara, man liekas, tas ir forši, kā atbild. Tas droši vien tāds ieteikums, vismaz, lai tas cilvēks tādā veidā, jau viņš var tikai attīstīties. Vai tas ir jaunais menedžeris, vai tas ir jaunais mūziķis, vienalga, vai viņš pats raksta, vai menedžeris raksta. Bet savācot tādu feedbacku, viņš tikai var saprast, ko darīt un nedarīt tālāk. Un to varat viņam iedot tikai jūs, jo mēs, protams, arī savā pusē, kā menedžeris, arī varam minēt kādreiz, kāpēc kaut kas notiek vai nenotiek, bet man jau nav tāda konkrēta pamatojuma. Jā, tas būtu tāds, bet... tad, otrais un trešais klausīties pirmo. Ļoti labi. Runājot tiem vārdiem. Ļoti labi. Man liekas, ka viss tāds ļoti kompakta informācija, ko ņemt vērā gan radiostacijām, gan mūziķiem. Paldies, ka jūs atnācāt šodien uz Gammas akadēmijas podcastu par to, kā tad mūziķiem ar to radio tomēr sadarboties un viss par mūziķiem un radio. Tā man gribētos šo epizodu nosaukt un tiem, kuriem varbūt jau ir aizmiršies no paša sākuma, tad es atgādināšu, ka viesos šodien profesionāli un daudz Latvijā atpazīsta mūziķa menedžers Santa Kola un arī kolēģis no Eiropas hit radiostacijas Toms Barons Lūķis. Man ļoti liels prieks bija ar jums šodien sarunāties, un es ceru, ka šī nebūs šāda pēdējā reize, kad mēs tiekamies šajā kompānijā. Kompānija bija forša. Jo mums tīri labi. Mēs sapratām, ka apusēji, trīspusēji mēs viens otram patīkam, visi forši. Jā. Mums nav nekāda pretenzija. Super. Lai Santa izdodas visiem taviem mūziķiem, mēs viņus, tu jau zini, vienmēr gaidam gan šeit Skontomērijas grupas stacijās, gan EHR grupu gaida visus mūziķus pie sevis, un tas ir nemainīgi. Par foršām sadarbībām, lai tik tā arī mēs turpinām. Paldies tev, to arī. Super. Paldies. Atā, čau. Gamma. Viss gads mūzikā.